Rituāli ar draugiem un lasīju, man ļoti patika mūsu darbi. Un tad bija tāds ar Ines Tolancienies, mēs braucām reizē uz Raudas muižas tikšanos. Un tad es pirmo reizi arī iznācu dzīvē viņu satikt. Un es to mirkli nekad neaizmirsīju, ka viņi nāca. Tā laimdot, un viņš saka, ka braukt uz mašīnā, un es saku, tas ir tas Egils, ja? Un mēs apkampāmies, un mums tāds kolosāls kontakts izveidojās uzreiz. Tāda pazīšanās, un cik es viņu pazīstu, kāds ir brīnišķīgs, ne tikai dzēniens, bet arī kā cilvēks. Tagad es arī, kamēr neesmu aizmirsis, vakar ar Ināru sazvanījos mājām, viņš ir ļoti priecīgs, lai tu nodod sveicienus tev, un labprāt tev gribētu satikt arī. Un varbūt es kādu vārdu dotu viņai. Jā, vispirms labvakar. Man prieks, ka atnācāt. Paldies, Egīla, ka uzaicināju. Man tiešām prieks. Man prieks par katru jaunu iespēju dot kaut kādu daļiņu no tā, ko es esmu saņēmusi no augšas, jo es uzskatu, ka es jau neradu savus darbiņus, bet viņi man tiek doti. Un jā, kā jau Egīls teica, man arī šī iepazīšanās bija ļoti tāda interesanta. Es viņu atceros, es vēl mājās domāju, kā man tas tur bija, ja kā tajā Raudā tur vispār bija jau interesanti, jo līdz šim es biju pazīstama visiem kā VNK laimdote, jo, ja atceries, ja, no sākuma pirmos gadus es tā arī visus savus dzējojus parakstīju. Un tad, man nāca cilvēki klāt un jautāja, vai tad tu tā pati VNK? Tad man nācās teikt, jā, kamēr es sapratu, ka man pietiek VNK, ka man ir arī ļoti skaists uzvārds, un tad es turpināju ar savu uzvārdu parakstīt savu dzeju. Jā, un es līdzīgi tāpat kā Ojārs Ojārs atvainojas, esmu arī ar viņu kopā bijusi, tāpēc. Līdzīgi kā Egils rakstu par mīlestību, arī par dažādu, bet vairākam tieši par to, ko jūs arī ziniet, par cilvēcisko starp vīrieti un sievieti, arī par mīlestību pret Dievu, jā, īstenībā pret visu. Un tad, kad man Egils teica, man būs kaut kas jāuzraksta, es viņam prasīju, cik man šos dzējojus, cik es drīkstu, 1, 2. Es teicu, tā kaut kā. Es mājās nospriedu, ok, labi, 3. Bet, kad man bija jāsāk atlasīt, es sapratu, nē, man te vismaz 2 reiz 3. Es nezinu, cik tu man ļaus tagad lasīt, vai tev ir vēl kaut kas kādā otrā daļā, vai kā, cik es saprotu, bet vai visus uzreiz man tagad? Mēs varam varbūt padalīt. Tieši, jā. Mums kolosāli bija, vai tas bija Raudā vai Pamulšās laikā, kur iznāca tā pilnīgi dialogu dzējā. Jā, tas man bija ar Ojāru, jā. Tieši tāpēc arī tagad pārteicos. Es jums nolasīšu te šeit vienkārši pēc kārtas ņemšu, un šis ir arī par mīlestību, jā. Šogad tapis ir tas. Viss kluss, bija kaut kur tālumā smējrīts, par kādu klusu sevis ziedošanu, par cerībām, ka nāksi kādreiz līdz uz pilsētu, ko sauc par piedošanu. Tas rīts, lai smēj, es aizsēju tam acis, lai nepamostas, kamēr maigums sāp. Lai negaida, ka atnāks kāds un sacīs, laiks ir celties, kaut tev nesanāk. Viss zūd, vien kaut kur tālumā smērīts. Es nemodīšos, kamēr saule klusēs, vēl sapņošu, kaut zinu, nepalīdz. Šī rīta meklēšana visās debesu pusēs. Nav vērts, ja pilsēta ir aizslēgusies ciet, un rīts vēl acis atsējas no vaļā. Nav vērts. Ne man tās kreimenītes zied, ne man tā saule savus smaidus dāļā. Viss kluss, vien kaut kur tālumā raud rīts, par kādu klusu sevis ziedošanu. Zūd cerības,
ka kādreiz nāca līdzi uz pilsētu, ko sauc par piedošanu.